To var izdziedāt dziesmā. Un tāpēc es jums šovakar izdziedāšu vispirms jau zelta rozi, pēc tam Jāņu nakti, rasu papārdēs, līgo atmiņu dzirkstis, seno mīlu un vēl citas dziesmas. Nu, un pirmajā daļā es jums gribu nodziedāt savas komponētās dziesmas, savas radītās melodijas ar lielāko daļu ar Ārijas Elksnes vārdiem, latviešu dzejnieci Latvijā labi pazīstam un Alfrēdu Krūki. Tātad zelta rose, Jāņu nakts, rasa papārdēs. Dziedāšu šurainu osi, kuras zaros zvaigzne līgzdumīs. Es tevi dziedāšu lakstīgalu, Jāņu nakti rasu papārdēs. Izdziedāšu bāgu puķu salu, uz tās salas tikai tu nes. Es tevi dziedāšu lakstīgalu, Jāņu nakti rasu papārdēs. Dziedāšu baltu puķu salu, uz tās salas tikai tu nes. Es tevi dziedāšu mīlestību, kādu vēlies kāda labāktī. Īsu žilbīgu kā zibenszibu, tādu, kas liek visu mūžu tevī. Mīļais tevi pašu, nespēšu nekad es izdziedāt. Es tevi dziedāšu savas rokas, savas lūpas, kas tev pieris skār. Tikai laika mīļais tevi pašu, nespēšu nekad es izdziedāt. Un saucas viņa Mīlas tango. Ne mēs negājām staigā gari jūras zilmirdzošo krastu un sirdi uz mūžu. Tur nesat zaudējis jūs. Man nav bijusi laime, jūs aizvest uz Mārsivas lijām. Man nav bijusi laime, jūs magaru vainagos rīt. Man nav
Mīlas tango. Ko jūs? Paldies! Nākošo es jums nodziedāšu dziesmu par līgo nakti. Un arī šai dziesmai ir maza vēsture, pareizāk sakot nākotne, jo šajā gadā mums bija Latvijā ziņģu, katru gadu mums notiek tagad otro gadu pēc kāds jau ziņģu festivāls. Pagājuši gadu bija ziņģe 92, un šogad ir ziņģe 93. Nu, pagājuši gadu, un tad vispirms mums ir tā, ka notiek pa zonām Kurzemes, Latgales, Vidzemes, Rīgas, ja, tādas nu, gandrīz vai tā kā sacensības, ja, un tad, nu, tur tiek izvirzīti, nu, tādi, kas varētu pārstāvēt festivāla noslēgumu. Nu, pagājuši gadu no Kurzemes zonas es biju izvirzīta ar 2 dziesmām. Festivāla noslēgums notika Rīgā, Brīvdabas muzejā, bet sagadījās tā, ka pagājušā gadā tieši tajā dienā man atbrauc ciemiņi no Anglijas. Es domāju, ka es nevaru. Jā, atbrauc, un es nebraucu. Nu, šogad es piedalījos aprīlī atkal, pa jaunu sāk. Tas bija Kuldīgā, nu, mūsu ministrs Raimonds Pauls arī izvēlējās 2 dziesmas, kuras es dziedāju, un uz festivāla noslēgumu šogad, 23. jūnijā, Valmierā. Nu, tur būs, jūs jau arī noteikti zināt, un esat labāk informēti nekā mēs latvieši. Latvijā notiks 3 zvaigžņu sporta spēles, vispasaules latvieši. Nu, un pie reizes noslēgumā arī šī ziņģu parāde. Nodziedāšu tātad mana komponēta melodija, veci vārdi, vecā dziesmu kladē atrasti, līgo nakts. Man no sen dienām atmiņā
tad jau arī jūt rudens elpu, mēdz teikt Latvija, vasara jau garām, un nu jau te klāt arī tuliņ pieskrien Ziemassvētki. Nu, un dažas dziesmas nodziedāšu par ziemu. Šī dziesma, ko es tagad jums nodziedāšu, lai jums atāust atmiņā no bērnu dienām, no senās pagātnes, kāda izskatījās ziema. Ziemu nodziedāšu. Šī dziesma ir izvirzīta ierakstīšanai šogad iekšradio vecajā ratiņa aptaujā. Nu, kā tur veiksies, grūti spriest. Man melodija Alfreda Krūkļa vārdi. Par ziemu šī dziesma par ziemu ir, un viņa ir izvirzīta ratiņa aptaujā, acīm redzot tāpēc, ka ratiņa aptaujas noslēguma parāde, noslēguma konkursi un festivāli notiek ziemā starp Ziemassvētkiem un Jauno gadu. Naktī eju, kupenās man kājas stija, tādās vaļas raudas leju, nemierīgi vēji ciet. Egles klusi pretī smaida, labvakar saka tās, ai šī meklē mani gaida, mājās tavu roku glāb.
naktī eju, kupenās man kājas stiep. Sarma krīt no kokiem leju, pāri man kā gadi snieg. Sarma krīt no kokiem leju, pāri man kā gadi snieg. Kāds zilā debes lokam, jūžu balts kā lukšis bērns, tavas mīļās siltās rokas, sildīs mani vēl vienmēr. Kāds zilā debes lokam, jūžu balts kā lukšis bērns. Ziemas naktī eju, kupenās man kājas stiep. Sarma krīt no kokiem leju, pāri man kā gadi snieg. Sarma krīt no kokiem leju, pāri man kā gadi snieg. Kā vējs pārniegs vien laiks, visu pārklāj atmiņas, un šajā sakarībā es gribu nodziedāt dažas dziesmas ar Jāņa Rolava vārdiem. Es ceru, ka tas uzvārds un vārds jums noteikti ir pazīstams. Un pirmā dziesma, ko es nodziedāšu, saucas Atmiņu dzirkstis, un tas ir dzīvolis, ko viņš uzrakstīja 2 gadus atpakaļ apmēram. Tas ir viņa dzīves stāsts. Es jums mēģināšu viņu nodziedāt, un esmu diezgan stingri pārliecināta, ka varētu jūs to piemērot arī varbūt katrs sev.
vārdiem. Nu, un man ir jāatvainojas jums. Es skatīšos vārdus burtnīcā, bet, diemžēl, sanāca tā, ka Jānis man šos vārdus atsūtīja īsi pirms braukšanas uz šeieni. Un, cik man tāda vecāka galva ir. Tāds muļķības, ziniet, turās prātā, bet tas, kas vajadzīgs, šeit tad izbirst ārā. Un es nepaspēju tos vārdus iemācīties. Bet melodija tapa momentāli un pāris reizes nodziedot Latvijā. Šīs divas dziesmas ir izraudzītas arī turpmākajam liktenim dziedāšanā. Jo noteikti jūs visi zināt, ka Liepājā jūnija mēnesī ir vispasaules liepainieku otrais salidojums. Pagājuši gadu bija pirmais un šogad būs otrais. Un šīs divas dziesmas ir nolūkotas dziedāšanā par godu liepainiekiem vispasaules. Mana melodija un Jāņa Rolava vārdi. Pirmā būs Es ticu. Jāņa Rolava vārdiem tieši veltījums Liepājai. Cik bēdīgā, un tā kā
vienkārši ar Annas Līces vārdiem arī man jāatvainojas, ka es skatīšos vārdos. Un dziesmiņa ir veltījums jums visiem, kas šeit esat sapulcējušies. Un arī pārējiem, kuru šeit nav, kā aicinājums atbrauc uz dzimteni ciemam. Vakariem ziliem zvaigznes